Mēs jau sākam ar tā, ka asinis ciet un lēni ieelpa, izelpa. Tāda apzinos, es esmu šeit, šajā meditācijā. Šī ir mana iekšējā telpa, un kas te ir manī iekšā? Kas man tur pa domām rosās pa galvu, kas šodien aktuāli? Un kā es jau viņus tā varu tā iedomāties ar maz tādu distancītu uz viņām paskatīties. Viņas tur ir plūst. Kaut ko tur tas prāts cenšas izdomāt. Bet es šeit sēžu. Kas šajā ķermenī? Kas te mājo? Kas man šeit ir tāds, kas notiekās šodien tieši šajā brīdī? Kur es jūtu savu ķermeni vairāk, kur mazāk? Kā es šodien ieklausos, ko es sadzirdu šobrīd? Vai te manas vārds, vai kaut kāda vēl apkārt ir kāda trokšņa vai kaut kas? Vai es kaut ko sasmažoju? Vai sasmažojot, tas ir kaut kas tāds, ko varētu izgaršot, varbūt kaut kur smažo, iedomājamies smažo piparkūkus. Apskatāmies, kā mums ir uzreiz, kad ir tāds. Mēs iedomājamies, ka ievākam tādu piparkūku smaržu, uzreiz mutē tāds siekals, gribās piparkūkus vai varbūt mandarīnas. Iedomājamies to smaržu. Tā kā paspēlējamies ar savu prātu, ar to, cik tas spēcīgs. Es iedomājos lietu, un kaut kas noreaģē un notiekās manā ķermenī. Un kā es šodien gribu justies, ko es gribu, to sajūtu kādu. Kādai sajūtai es gribu pieslēgties? Ja es tikko varēju sasmažot mandarīnas un man uzreiz mutē ir siekals, tad ko es vēl varu šodien paeksperimentēt? Varbūt to pilnīgo mieru. Un tad iedomājamies kādu tādu pilnīgu miera ainu. Varbūt kādu mūku, kādu Dalai Lamu, varbūt kādu meditētāju kalnos, mežā. Kaut kur tāds pilnīgs miers. Kas jums ir tā pilnīgā miera bilde? Bet tā ar cilvēku. Kādu vai pašiem ar sevi, vai ar kādu citu, kas jums ir tāds pilnīgi miera tēls. Es, piemēram, paņemšu tā kā Budu, un es redzu, es apskatu viņu, kādas tur ir krāsas tajā attēlā, kur tas ir. Tad iedomājamies, ka tas attēls tāds sāk mazliet tā kā kustēties mūsu elpas ritmā, ka mēs viņu elpojam. Mēs viņu redzam sev priekšā, bet viņš kļūst tāds dzīvāks, viņš tāds plūstošāks. Es ieelpoju, izelpoju, viņš arī tādā kustās vilnītī, ieelpoju, izelpoju tādā vilnī. Un slēdām redz, kā es tuvojos šim attēlam, šis attēls tuvojas man. Un tāds jau, ka es varu aptaustīt, noglāstīt varbūt, pieskarties. Un es pieskaroties sajūtu šo mieru, šo lielo, skaisto mieru. Un tad palēnām es ieeju viņā, vai tas attēls ienāk manī, mēs kļūstam par vienu. Mēs nokļūstam tajā pilnīgajā mierā. Es tajā mierā.
Es tagad iedomājos, ka tu esi tas miers. Tāds pilnīgs elpojums. Ieelpa, izelpa. Tas, kas tev bija varbūt tāls un neaizsniedzams, tagad ir tevi iekšā. Es ieelpoju un izelpoju mieru. Ar katru elpas vilcienu es piepildu manu ķermeni. Es piepildu mani. Un sajūtamies tā, ka mums ir ļoti, ļoti daudz. Mums ir tik daudz, ka mēs pat varētu dalīties. Un tad, kad mēs dalāmies, tas nav tā, ka mums paliek mazāk. Mēs dalāmies, mums paliek vēl vairāk. Un kam mēs šodien tādu aizsūtītu paciņu ar mieru? Tādu pilnīgu pārpilnības miera, labsajūtas sajūtu. Iedomājamies, kā mēs viņu sapakojam. Varbūt, ka viņš izskatās kā tāds maģiskais džempers. Mēs viņu ieliekam kastītē un aizsūtam kādam, lai viņi to piemēru uzvelk un sajūtu. Paspēlējamies savu prātā. Ļaujamies. Mēs ieraugam arī prieku tajā, ka mēs dalāmies, ka mēs aizsūtam citiem šo mazo mirkli. Ja tu vēlies ilgāk uzkavēties meditācijām, droši paliec te. Vai, ja gribās kaut ko pierakstīt, tad ņem savu journal, savu kladīti un pieraksti. Varbūt vienkārši vienu vārdu, vienkārši miers. Varbūt pilnu lapu pierakstīt ar vārdu miers. Uz ko mēs gribam fokusēties, uz to arī mēs varam rakstīt. Un tajā mēs arī varam būt. Un ja tiešām ir vajadzīgs tas miers vai prieks, tad rakstam, varam vienkārši pilnklāt pierakstīt ar vārdu miers. Paldies jums, ka es meditēju kopā. Rītīgi forši. Un ceru, ka jūs arī iekāpāt tādā mieriņā, tādā jaukumā ar sevīm iekšā.